Čau! Šodien es tev parādīšu, kā pagatavot klasisku franču vārīto krēmu, kas vienmēr izdodas un ir biezas konsistences. Tam ir ļoti plašs pielietojums dažādos desertos un kūkās, ko es parādīšu savā nākamajā video, bet tagad koncentrēsimies uz perfekta vārītā krēma pagatavošanu. Uzrakstīt recepti, kā arī visas nepieciešamās sastāvdaļas, kā vienmēr atrodams manā blogā. Links video aprakstā. Sāc ar to, ka katliņā ar diezgan augstām malām ielej pienu. Es gatavoju vaniļas vārīto krēmu, tāpēc šoreiz izmantoju vaniļas pastu. Var izmantot arī vaniļas pāksti, kuru garniski pārgriez uz pusēm un lietas pienā. Vēl var izmantot arī apelsīnu miziņu vai kaut ko tam līdzīgu. Kad piens gandrīz uzvārījies, tam uzliec vāciņu, noņem no uguns un ļauj tam pastāvēt minūtes 20-30, lai tas savalks ar izvēlēto vaniļas vai citrusa augļu garšu. Olu dzeltenumiem pievienot cukuru un izmantojot putojamo slotiņu, tos sajauc līdz masa ir daudz maz viendabīga. Tad var pievienot kukurūzas cieti. Krēma sabiezēšanai es izmantoju kukurūzas cieti, kā to dara visās klasiskajās franču receptēs. To var aizstāt ar kartupeļu cieti, bet es silti iesaku izmantot kukurūzas cieti, jo, manuprāt, tā atstāja vismazāko cietas pēcgaršu un vislabāk sabiezē krēmus. Izmantojot putojamo slotiņu, masu puto līdz tā kļūst nedaudz gaišāka un gaisīgāka. Ar putošanu nevajag pārspīlēt, jo nav nepieciešams iekult ļoti daudz gaisa. Ja piens jau paspēs atzist, to atkal uzliec uz plīts un uzsild līdz gandrīz vārīšanās temperatūrai, un tad to pa daļām pakāpeniski pievieno olu dzeltenumu masai, nepārtraukti maisot. To ir ļoti svarīgi darīt pakāpeniski, tīpaši sākumā, lai olu dzeltenumi neizceptos un nebūtu omlete. Tā turpina pievienot pienu pa daļām, līdz viss iemaisīts. Silto masu lej atpakaļ katliņā, kur karsēja pienu, un liec atpakaļ uz plīts. Ja izmantoju vaniļas pāksti vai apelsīnu miziņu, šajā brīdī to var izņemt ārā. Tagad plīti nekādā gadījumā nevar pamest, un masa ir nepārtraukti jāmaisa. Sākumā maisīšanai es izmantoju silikonu lāpstiņu, vispār ir jāmaisa diezgan agresīvi, kā redzi, bet pēc tam, kad krēms jau sāk sabiezēt, es pārgāju putojamo slotiņu. Manuprāt, putojamā slotiņa ir vienīgais rīks, ar kuru gatavojot vārīto krēmu. Tas nesanāk graudains, jo ar to tu ļoti labi iejauc visu to cieti, kas sacietē, un arī olu dzeltenumus, un tādējādi sanāk ļoti viendabīgs krēms. Bet jā, ir jāmaisa diezgan agresīvi uz vidēji liels uguns, līdz krēms sabiezē. Atdziestot, krēms īpaši nevainīs struktūru, tas kļūs mazliet biezāks, bet tam vajadzētu izskatīties šādi. Ilgums, kurā krēms sabiezē, katru reizi atšķiras, dažreiz tas var aizņemt 5 minūtes, dažreiz 15 minūtes. Kad krēms gatavs, katliņu noņem no uguns un uzreiz krēmu izlej caur sietiņu. Tā drīzāk ir nevis izliešana, bet izspiešana. Tādējādi mēs tiešām pārliecinamies, ka nav neviens gabaliņš palicis no olu dzeltenuma vai cietas. Krēmu nedaudz izlīdzina un virspusē liek pārtikas plēvi, tā, lai tā pieskaras krēma virsmai. Svarīgi, lai pārtikas plēvi pieskartos krēmam, jo tad krēmam atdziestot, virskārtiņā neizveidosies tāda kā sakaltus plēvīte. Tagad atstāj krēmu atzist līdz istabas temperatūrai, un tad to var ielikt leduskapī. Pēc apmēram 3 stundām leduskapī tas izskatījās šādi. Tas būs diezgan blīvs, tāpēc to vajag kārtīgi apmaisīt, lai tas atkal kļūst nedaudz gaisīgāks. Un jā, vārītais krēms ir gatavs. Īstenībā jau to pagatavot nemaz nav tik sarežģīti. Galvenais ir sekot līdz visiem norādījumiem un nepamest plīti, kad tas karsējas. Es ļoti ceru, ka tev patika šī recepte, šis video, un ja pagatavo šo vai kādu citu no manām receptēm, neaizmirst izmantot #BettīsRecepte vai arī mani ietekot. Uz tikšanos nākamajā video!